22. oktobrī Talsu tautas namā notika jau 6. lūgšanu brokastis. Katru gadu šis labdarības pasākums aicina ziedot kādam noteiktam mērķim. Šogad lūgšanu brokastī saziedotie līdzekļi tiks ziedoti ģimenēm, kurās sagaidīts pirmais bērniņš. Tāpēc mums abiem ar tēti pats Dievs tevi sargā. Lūgšanu brokastu tēma šogad ir Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Katru gadu šī tēma ir cita. Pasākums lūgšanu brokastis notiek ar mērķi dot iespēju sanākt kopā dažādiem sabiedrības pārstāvjiem un runāt par to, kas svarīgs, lūgt Dieva svētību un veidot garīgu kopību un saticību. Kad mēs strādājam, mēs esam steigā, mēs dzīvojam, mēs nodarbojamies ar visādām lietām, bet lūgšanu brokastis arī palīdz iepazīt otro cilvēku. Ja, protams, mērķis ir lūgties un varbūt arī līdzekļi, kas tiek savākti, vai ne, tur katru reizi ir kaut kāds mērķis, kam tie līdzekļi ir, varbūt, ir domāti, bet es domāju, lielākais uzsvars ir uz to cilvēku iepazīšanu. Tātad mēs varam pazīt viens otru, iepazīties, vai ne? Tā kā es uz šādu pasākumu esmu pirmo reizi, tas man ir kaut kas jauns. Protams, ka jebkurš pasākums, kurš nes mīlestību, gaišumu, ir vajadzīgs un liederīgs. Mēs redzam, ka pasaulē notiek daudz sliktas lietas un ļoti trūkst kaut kas gaišs, kaut kas pozitīvs. Un, protams, ka tikai viennozīmīgi pozitīvas vērtē šo dienu. Lūgšanu brokastu aizsākums meklējams ap 1952. gadu Amerikas Savienotajās valstīs, Vašingtonā. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, to skaitā arī Igaunijā un Lietuvā. Pasākuma programma, kā ierasts, tiek sastādīta tā laika pēc dažiem priekšnesumiem būtu kafijas pauze, kuras laikā pie galda sēdošie varētu sirsnīgi parunāt un iepazīt viens otru. Šajā gadā pasākuma laikā saņemtās dalības maksas tiks ziedotas ģimenēm, kurās piedzimis pirmais bērniņš. Pirmais bērniņš ir pirmais bērniņš. Tas vienmēr ir liels satraukums, liela neziņa, bailes, šaubas. Tad, kad jau nāk otrie, trešie, tad jau vismaz tā taciņa ir iemīta un ir drošāk. Un ne tik daudz tas naudiskais atbalsts, bet par to, ka vispār tiek runāts par šiem ģimenēm, kuras sagaida pirmo bērniņu. Tas ir īpaši mazliet pievērst viņām vairāk uzmanību, jo Latvijā, diemžēl, pēcdzemdība aprūpe un vispār dzīve pēc dzemdībām diezgan ir atstāta novārtā. Finansiālais atbalsts, protams, ka ir un ir krietni vairāk nekā pirms gadiem, bet tieši šis tāds pievērst uzmanību, dot emocionālu atbalstu, tas mazliet krietni pietrūkst. Lūgšanu brokastu laikā bija gan dažādi muzikāli priekšnesumi, muzikāli sveicieni, gan bībeles lasījumi, lūgšanas, gan dažādu cilvēku uzrunas, liecības. Talsu novadā šāds pasākums notika jau 6. gadu. Kristīne Frēmane, Girts Grenevics, Talsu televīzija.